Re! Viss ēters ir te! Kas notiek, ja Dānijā latviešu meitene apprecas ar korejieti? Noteikti tas, ka viņi abi pārceļas uz Latviju un Cēsīs atver savu ātrās ēdināšanas uzņēmumu, kurā tiek gatavoti tik gardi suši, kāpēc tiem cilvēki brauc pakaļ no Valmieras un pat no Pierīgas. Cik viegli Latvijā uzsākt biznesu un kā korejietis Tianri Cui un viņa sieva Santa Zemīte nonākuši līdz suši gatavošanai. To devās izpētīt Uldis Birziņš, un cik zināms, līdz viņam bija koka irbulīši iemīļotie. Taijo korejiešu valodā apzīmē multfilmas varoni bērnu autobusiņu, bet japāņu valodā sauli. Šis vārds rotā nosaukuma ēdināšanas uzņēmumam, kuru cēsniece Santa Zemīte izveidojas kopā ar savu vīru korejieti Tianri Cui, drauglokā sauktu par Sky. Mēs satikāmies Dānijā 2010. gadā. Pirmo reizi apmeklēju Latviju. Ļoti patīk Cēsis, īpaši vasaras laikā. Un tas, ka Latvijā ir tik daudz skaistas dabas un draudzīgi cilvēki. Pēc dzīvošanas Dānijā mēs pārcēlāmies uz Latviju un uzsākām savu biznesu. Dānijā abi pirms tam strādājuši līdzīgā uzņēmumā, bet nu jau aptuveni gadu paši ir biznesmeņi, pavāri, sagādnieki un vadītāji vienā personā. Pirms Taijo suši atvēršanas bijušas bailes, vai cēsniekiem šāds ēdiens vispār ies pie sirds. Tomēr garās rindas liecina, risks ir attaisnojies. Cēsnieki nebūtu nav konservatīvi. Sākumā viņi bija negluži konservatīvi, bet viņi bija ieciklējušies. Jo tie, kas bija ēduši suši, tie lielākoties bija domājuši, tādi kā mājās taisa, tādi paši ir šeit, vai arī tādi paši kā Rīgā ir šeit. Bet mums ir lieta tāda, ka mēs esam atveduši suši tādus, kādus mēs taisījām Dānijā, un arī citi taisa Dānijā. Un tie ir savādāk no Rīgas suši. Esot cilvēki, kas Cēsīs pagatavotajām suši, pakaļ braucot no Valmieras un pat Rīgas apkārtnes. Klientu vidū netrūkst arī pensionāru. Mēs sākumā domājam, ka nāks vairāk jaunieši, bet patiesībā nāca vidējā paudze, par ko mēs bijām ļoti pārsteigti. Nāca arī vecāki gadagājumi cilvēki, jo viņiem bija interesanti. Un viņi kā darīja šie pensionāri, viņi paņēma mazo kastīti, un viņi saka, mums ir veco dāmu sajiets, mēs gribam pagaršot. Un pēc tam šīs dāmas nāca vēl un vēl un vēl, un nākamreiz jau ņēma vairāk un lielākam pasākumam, tad arī mazbērni brauca, kas bija jāpabaro un tā. Izmaksas uzņēmuma izveidei nav bijušas lielas, galvenais esot bijusi pacietība un gribēšana, bet kā šefpavāram sokas ar latviešu valodas apguvi? Saprotu bišķiņu. Santa Zemīte un Tianri Cui ir pierādījuši, ka arī ne tik lielās pilsētās iespējams attīstīt savu biznesu, un laime nebūtu nav jāmeklē kaut kur tālu ārpus Latvijas. Uldis Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.